Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk stāstīt pasakas. Šodien es izdomāju jaunu pasaku. Paklausīsies? Tālā, tālā zemē bija 3 mājiņas. Sudraba māja, zelta māja un parastā mājiņa. Un šajās 3 mājiņās dzīvoja lapsas. Sudraba mājā dzīvoja sudraba lapsa, zelta mājiņā dzīvoja zelta lapsa, bet parastajā mājiņā dzīvoja Tutas lapsa. Visas 3 lapsas nolēma iet makšķerēt. Zelta un sudraba lapsas piesteidzās pie dīķa, apsēdās. Bet Tutas lapsa nolēma doties uz upi. Tā nu sudraba un zelta lapsa makšķerēja un noķēra kaut ko. Un tad runāja, un tad atkal makšķerēja, un tad runāja un noķēra. Un tad atkal makšķerēja, un tad dziedāja un runāja. Līdz pienāca vakars un bija jāiet mājās. Un tad viņas satika Tutas lapsu. Visas nolēma paskatīties, cik zivju katra ir šodien noķērusi. Sudraba lapsiņa noķērusi 1 zivi. Zelta lapsa noķērusi 2 zivis. Un Tutas lapsa tik daudz zivju! Kā tu varēji noķert tik daudz zivju? Prasīja gan sudraba, gan zelta lapsa. Sudraba un zelta lapsa pļāpājot aizbaidīja visas zivis. Bet tu nerunāji. Klusēdam sēdēji un makšķerēji. Gudriniece. Nu, tāda bija man pasaka par sudraba, zelta un Tutas lapsu. Tev patika? Labi. Atā! Atā! La 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 la. Tutas lietas!